Sveiki, biedri trenēties gribētāji! Šis būs mans nākamais video. Būs veltīts visiem tiem, kas grib pielikt klāt muskuļu masu. Un tāpatās kā preses video, es nesaku, ka zinu pilnīgi visu par šo tēmu, bet gadu gaitā ir izdevies pielikt aptuveni kāds 20 kg klāt muskuļu masas. Atceros, arī spēkā ir izdevies progresēt. Piemēram, atceros sākumā kādreiz uzliku 25 kg pirmajā treniņā uz stieņu un knapi tā lidojot, vismaz vai tad kā airējoties, sanāca tās 8 reidītes izmocīt. Un tagad varu palielīties, ka pēdējā treniņā pārsūtu savu jaunu rekordu un uztaisīju 120 kg uz 7 reizītēm. Nu, kas arī, protams, nav nekas tur baigi daudz un tā tālāk, bet ar to es arī negribēju arī šeit baigi lielīties, bet tādā ziņā, ka gribēju tikai pateikt to, ka, ja dara un ievēro visus principus, tad noteikti, ka var progresēt. Jo daudz cilvēku, kāpēc ir iedomājušies to, ka viņi ir iesprūduši tur, kur viņi ir, kad neko vairs nevar, kāda viņi ir, tāda viņi ir un neko lietas labā nevar darīt. Un tad droši vien, ka, ja tu esi mēģinājis un nesanācis, tad noteikti kaut ko esi darījis ne tā, kā vajag. Un nosēdot šos visus video, būs video sērija vairākās daļās par to, kā pielikt muskuļu masu. Tad noteikti sapratīsi, kur bijis tas, kur tu kļūdījies. Vai tas bija uzturs, vai atjaunošanās, vai treniņš, vai kas. Un tad aiziet. Un pirmajā daļā tīri par to, ko ietekmē ģenētika un ko var sasniegt. Parasti cilvēks tīri trenējoties un ievērojot uzturu, atjaunošanos un tā tālāk, kādus rezultātus tu varētu gaidīt, teiksim tā. Un te būs 3 piemēri, kas ir nākuši pie mums šeit uz zālīti. Visiem viņiem 3 kopīgs ir tas, ka viņi cītīgi visi ievēro, viņi iet uz zāli, nekavē treniņus, tas ir numur 1. Tad otrais ir tas, kad viņi jau zina, ka viņiem ir tā ēšana, ka viņi ēdīs 6 dienā, viņiem tas to, ka viņi paņem līdzi savu pārtiku uz skolu vai darbu un tā tālāk, un tur ēd ik pa tām 3-4 stundām, tas ir norma, tas ir tāpat kā citiem cilvēkiem mazgāt zobus no rīta vai aiziet uz tualeti pačurāt vai vienalga kaut ko. Kādas ikdienas lietas, tas ir automātā uzreiz. Viņi arī tur katru piekdienu, sestdienu, svētdienu nav pilnīgā vafelē kaut kādā klubā, bet cenšas, kādreiz, protams, neviens nav tādā ziņā perfekts, ka visiem ir jaunība un gribas kaut kur aiziet un tā tālāk, nav jau jāstājās klosterī, bet jāievēro tā kā balanss tādā ziņā. Un tad viņi visi arī trenējās aptuveni pie šām te bildēm kaut kur gadu pusotru. Samontēja tādu klipiņu un skatāmies, kādi tad bija viņu rezultāti. Un pēc tam izstāstīšu, kā ietekmē, kuram ir kāda ģenētika un kas ko ietekmē. Trīs vīri kādreiz bija, hei, 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 kas mierā dzīvoja, hei, 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 bet sveši kungi nāca, hei, 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 uz zemi postīja, jā, trīs vīri cēlās kaujai un droši cīnījās, no daudz atņem kaujai, par viņam brīnījās, la, 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 la. Sauca, hei, 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 un sodu sprieža tiem, hei, 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 bet viņi pungus cita, hei, 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 ar saviem zobeliem, jā, trīs, jaunās ar bija, ko viņi mīlēja, tas viss priekus bērnas ar viņiem dalīja, la, 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 la. Tagad mazliet par tiem mūsu 3 varoņiem, kā viņiem gāja un cik daudz un ko katrs tad darīja. Pirmais ir Ruslans. Ruslanam bija ļoti grūti tiešām pielikt klāt muskuļu masu. Viņam ir tā saucamā sliktā ģenētika, viņam grūti padodās tas viss. Viņam beigās viņš jāpat gads pusotrs pagāja, viņš pielika klāt tos 10
15 kg viņam sanāk. No 67 līdz 82 viņš izauga. Bet arī nebija pilnīgi tīri visi muskuļu masā. Viņš ēda tik daudz, ka viņam jau nāca bezmaz vai jau liekais svars, bet mazliet jau sāk nākt klāt. Bet jā, daudz teica, ka viņš nemainās un ko viņš tā močīja. Viņš man prasa, piemēram, es te ar meiteni satikos parkā, bet tāpatās man ir paredzēta ēdienreiz, tas izņem ārā un tad ēd. Es viņam teicu, nevajag tik traki. Zini, kā tu paēd pirms tam un pēc tam paēd vairāk pēc tam. Nevajag jau to pārvērst tikai tādā bezmaz vai jau tik traki. Bet tāda bija viņa tā attieksme un tas arī viņam beigās deva to rezultātu. Lai gan cilvēki teica, ka viņš tiešām nemainās, bet ja apstāstā pirms un pēc bildes, tas efekts tomēr tāpatās diezgan labs ir. Otrais ir mans jaunākais brālis Mārtiņš. Viņam varētu teikt, ir salīdzinoši vidēji tā ģenētika. Viņam ir, ja viņš trenējās un visu kārtīgi ievēro, tad diezgan labi nāk klāt. Bet viņam tiešām diezgan daudz tā pārtika. Man, lai augtu, viņam atkal nenāk tik daudz liekais svars, man atkal liekais nāk klāt. Viņam, lai augtu, viņam vajag kaut kādas 6 paciņas griķu vai 5-6 paciņas tas griķu dienā. Un plus vēl olbaltumvielas, viss tā tālāk. Tas visiem vienādi, cik tās olbaltumvielas 250 gramu. Tas tā. Bet, viņi tikko viņš ievēro, viņam uzreiz diezgan normāli pienāk klāt, bet ir tas arī limits, ka viņam tikt pāri jau tālāk ir diezgan grūti. Tagad viņš gan ir diezgan izlaidies, bet pelnījis normāli iekšā, bet tas ir viņa progress kaut kur aptuveni gada, pusotra laikā. Un tas ir vidēji tas, kas varētu būt cilvēkam, kurš cītīgi grib nākt un darboties. Un Ojārs ir mūsu mazā zālītes zvaigzne, kā saka. Viņam ir laba tiešām ģenētika, viņam viegli nāk klāt, viņš to arī kaut kādu gadu pusotra laikā ir pielicis 20 kg klāt, turklāt viņš liek klāt, viņš nekad nav gājis vēl uz tauku dedzināšanu, visu laiku uz muskuļu masas tikai audzēšanu, un arī pie tā viņš saglabā 6 paku, pat 8 paku, un viņš ir pielicis klāt 20 kg. Tā tiešām ir diezgan iespaidīgi. Viņam sākumā bija 77, bet 90 kg un 8 paka. Tas ir diezgan laba kombinācija. Viņš jau apaudzis man, lai gan es trenējos 9 gadus, viņš trenējās pusotru gadu, un viņš ir lielāk jau pamanī tādā ziņā. Tādā veidā tu varētu augt, ja tev ir laba ģenētika. Bet visi var progresēt. To es gribēju pateikt, ka jebkurš cilvēks, kurš grib, tad noteikti, kad var. Šī bija pirmā daļa par tādām ģenētikām un kā var sasniegt. Un nākamajā daļā tad es pastāstīšu to par treniņu, kā trenēties zālē, lai augtu muskuļu masa. Ja tev patika, spied like, šēro un pieraksties kanālam. Un tiekamies nākamreiz. Iron Gym!